Pulksten 4 pēcpusdienā pagalmā aiz Dobeles kultūras nama ieripo Latvijas sarkanā krusta busiņš. Ārā tiek celta katlē ar siltu zupu un sarkanā krusta brīvprātīgie sāk darbu. Ļaudis šeit ir nerunīgi, saņēmuši ēdienu, tie klusēdami laipo pa netīrīto pagalmu uz māju pusi, bet citiem nav arī to. Es jau gadu esmu bez mājām. Uz šejienes nāku regulāri. Varbūt kādu reizīt izlaižu. Es nesu tantītēm vecam. Kaimieniem, jā. 3 ģimenītēm. Ir vientuļas un 2 ir pensionāras. Tomēr visiem veciem cilvēkiem nav tik labu kaimiņu, tāpēc jau pēc brīža daļa brīvprātīgo jauniešu atkal sēžas autobusā, lai mazos spainīšus aizvest uz mājām tiem, kuri paši vairs nespēja tik tālu aiziet. Vai māsiņas nāk? Māsiņas nāk ar zupēti, man aizmirst. Zupas virtuve Doblē darbojas jau no janvāra. Katru dienu tiek pabaroti apmēram 200 trūcīgi iedzīvotāji, tostarp arī bērni, kam zupa tiek dalīta siltās telpās. Lielākā problēma – produkti, kā arī nauda degvielai. Šobrīdējais pabalsts ir tāds, kad mēs kaut kā daļēji sniedzot šo palīdzību iedzīvotājiem, kurš ir bez iztikas līdzekļiem, šo naudiņu no GMI vai kā nedaudz šīs summas, ko izmaksā novada pašvaldība, dodam zupas virtuves izmaksu sekšanai. Tā viņiem bija iecerēts, kad šis projekts tika šī pašā draudzes namā, kad mēs te bijām sanākuši, gudras galvas salikuši. Tas viss tik tā skaisti, kā tagad moderni saukts par projektu, ja? Un tad Beātas kundze Limināne vadītāja teica, ka nauda seko cilvēkam, tāds pārnots teicons, ja? Kad no tā GMI, tad ja viņš ies, un viņam iedos talonu, viņš ies ēst, tad pa to talonu 50 centīm. Bet tas viss palika pilnīgi, tas tā izgaisa gaisā un pazuda, jā. To, ka sistēma, kad trūcīgie brīvprātīgi atdalīs daļu no GMI pabalstu, lai saņemtu zupu, nedarbojas, atzīst arī pašvaldībā. Februārī nesot piekritis neviens, bet rindas pēc bezmaksas ēdiena ar katru dienu kļūst tikai garāks. Tāpēc tagad tuvākajā sēdē tiks lemts par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar sociālo jautājumu risināšanu, varēs pieteikties pašvaldības finansējumam. Tikmēr brīvprātīgie zupas virtuvē produktus vāc saviem spēkiem, lielākoties iztīrot savus pagrabus un leduskapis. Jaunieši stāsta, ka rindas kārtībā par saviem līdzekļiem pērkot arī degvielu mikroautobusam, tomēr lampiņu panelī vienalga brīdina, ka bāka atkal ir tukša.